Nu ko? Laižam butēs atkal. Un parasti viss sākas ar ko? Zivju paviljonu. Mums ir jānopērk reņģes. Pirmās te jau reku salaka, reņģīte, reku reņģīte. Jā, galvenais, lai svaigas. Rekur ir šitās svaigas, rekur eiro 50 kg. Ir gadījās tā, ka nopērks svaigas. Saka, svaigas aizbrauc uz reālas copiņas, viss ir vecs, viņas ir bijis saldētas un reāli apčakarē. Tāpēc ir baiga to jāuzmanās. Nu, ticēt īsti nevar, bet jā. Jā, pazīst svaigas reņģes. Jā, es nepazīstu, piemēram, nezinu. Ieraug, labi izskatās, ir labi. Mot, kā jūs pateiksiet, šīs ir svaigas? Šīs te. Kā atpazīt no šīm un šīm? Eiro 50 un eiro 20. Man kaut kas teica, ne pa lielumu, jā. Pēc acīm vai? Pēc ko? Pēc acīm. Šīs ir svaigas? Jā. Puskilogramu šīs reņģes. Priekš video savu kanālu, kā mēs pērkam un braucam butēs. Beram uzreiz iekšā šeit. Bet droši. Tās ir ķiploki. Un brētliņas puskilogramu lūdzu. Tā, te mums ir rekur ar ķiplokiem būs. Uzreiz mēs iemarinājam viņas. Kamēr brauksim pa ceļam un jau būs jau gatavs jau ķiploki arī. Viss nopirkām. Redz, dāma sākumā baidījās, kāpēc filmē. Es viņai saku, priekš kanāla, priekš copes un viss kārtībā. Zin, kā sabīsās tirgu. Baklānī! Posies, kādu viņi naglē, ne? Davai. Dāmas vēlāk. Jā, un, zin kā, cilvēki sabijušies, zin kā, varbūt kaut kādu sliktu sižetu filmē vai kā, nezinu. Bez tabu. Jā. Pa ceļam kafija, viss tiekamies tagad jūras krastā, Baltijas jūras krastā. Esam spotiņu atraduši. Jā. Labs spotiņš. Tā, te jau ir vīri parūpējušies jau. Atliek tikai uzmest kargo plēvu, viss. Tad mēs te izdomājam, ka mēs šeit gulēsim. Pārmetīsim pāri kargo plēvi. Un te apakšā varēsim uzklāt gultiņus un gulēt. Un reku te pat arī jūra ir. Saliekam nometni, uzliekam kargo. Saliekam šmotkas. Un te jau jāiet mest pirmo vai ne iekšā. Galvenais labi atpūt ir. Šodien ir 1. oktobrs un šitā bušu cope. Nu, es eju pagaidām, zin kā, šitā te rādi, ka bušu copa redzēs, kā tas viss notiksies. Spontāni sanāca, piespiedu Andrejs, viņam teica, davai laižam, viņš teica, ko tik agri. Ātri, agri. Jā, ātri, agri, jā, jālaiž. Reku, mums ir tā reņģīte, ko es teicu, reņģīte ar ķīplociņiem. Cerams, ka būs ievilcies kaut kas. Manas vecās makšķers ar vēl ir šitās te. Adriatika, visi jau zina šitās Adriatika makšķers. Diezgan populāri komplekti. Vienīgais minus, kas ir, šitā baltā bija jaunāka, bet es teiktu, ka viņa ir sliktāk, man tā liekas, viņa jau te rūsē. Un man tā vecā tipa zilā patika daudz labāk. Viņa visi vecākā man, bet vidēji komplekts maksā 35 eiro līdz 40. Cenas, protams, mainās, bet man jau cik gadi jau kalpo. Tā kā ļoti labs komplekts. Jā. Sakārtoju ugunskur vietu, izcēlu akmeņus vecos, apliku apkārt un jau nedaudz sausiem. Un Andrijs arī te jau skatos, jau bliež virsū kārtīgi, jau arī savu ieguldījumu dodam šai vietai. Nevajag nekad izpostīt šīs vietas, kaut ko nodedzināt, bet, protams, var papildināt, jo tas var palikt nākamajam, arī nākamreiz pašiem uz priekšdienām. Tā kā vienmēr tas viss ir noderīgi. Varam tikai visu šo papildināt, lai daudz stabilāks un patīkam nākamais šeit atpūsties. Apartamenti ir ieklāti. Ne? Jā. Viss cool. Izskatās, ka būs labi, jā? Jā, es pat priecājos, ka nepaņemām viesu māju ar pirti un džakuzi. Paglauna. Jā. Nu ko, viss, ģerbimies un ejam pacopēt.
Pilnas rokas, smagumi, visādi knapa var aiziet. Tā ir, ka negribās divreiz iet. Tā, pa labi mēs vispār nevienu neredzam. Un pa kreisi mēs redzam tikai vienu ar 2 kātiem. Vējš tieši no jūras ir ok. Tāds nedaudz ieslīps. Šitas laikam pēc Volvo pasākuma. Man liekas, toreiz bija kādi 5 krēsli. Ne, vairāk. Iezīmēt ātri. Tur bija vairāk toreiz tie krēsli. Krietni vairāk. Nu, es esmu iekārtojis visu. Ir labi. Good. Viena nakts pie Baltijas jūras. Jā. Bieži nenākās reāli pa gadu. 2 reiz maksimums. Jā. Tā kā jāizbauda. Nu, ko stelējam, kāds metam pirmo iekšā? Aiziet. Davai, draugs, zini, kā darīs? Tagad es tev pamācīšu, tu pats darbosies. Griežam brētliņas. Zini, ko mēs aizmirsām? Ko mēs aizmirsām nopirkt, ko es teicu, vēl vajag nopirkt? Nezinu. Garnēls. Nē, tu teici, ka mēs nepirksim garnēls. Es teicu, ka mēs nepirksim tirgu. Mēs mauksim uz reņģi un, kas tas bija? Reņģi un brētliņi. Jā. Viņām jāskarās klāt? Jā. Tā, sistēmas. Paķēra arī veikalā sistēmas. Šito te es paņēmu savādāk. Kad tagad spinningam lapiņām tās pa dienu tagad ir uzlikt. Nu, nenormālākais ceņi 4,50. Iedomājies pa vienu. Tas ir dārgi, ja? Nu, jā, bet labi, tā ir lapiņas, un tāpēc tas jau uzreiz jau bišķiņ savādāk ir. Un, nu, reku standartnieks 2,50, jā. Plasmasnieki, jā. Skatīsies, un te vēl no kaut kas no pagājušā gada, vēl šādi te vēl ir. Un šitais no pagājušā gada Zepko viens. Nu, liksim, redzēsim, kas būs. Es tev rādu vienreiz tikai, jā. Labi. Ņem galvu mierīgi nost. Tad no āstes gala paņem piespiedi un griez filē nost vienkārši. Šitā te griežam nost filēju līdz ar asaku. Mēs pēc tam dalām gabaliņos. Var, protams, ar visu muguru kopā stingrāk šitās te gabaliņas sagriež dažādu lielumu. Jo resnāku, jo labāk, viņi vairāk tā kā turēsies un viss kiškas, viss šitās te pa taisno jūrā iekšā. Varu reku šādu vienkārši gabaliņas dažas visādas sagriezt, jā. Man liekas, man ir pavāra dotas spējas kaut kādas uz filēšanu. Nu, ja ir pareizais nazis rokās, protams. Bet tā. Kas tad ķipa nepareizais nazis bija? Nu, kaut kāds. Trūls viņš bija, jā, vecs. Vecs un vecs, jā. Paldies draugam Rihardam par pāris meistarklasēm virtuvē. Kaut ko jau es atceros tomēr. Tā tad ņemam un filējam. Svins. Es domāju, kaut kāda 80 varētu būt. Plus mīnus sviniņam. Kam ir svarīgi butes? Kam nav svarīgi tās butes? Man, piemēram, tā bute tur pilnīgi, nu tā. Es saku, bet es no šitādu pasākumu vienkārši kaifoju. Tā kā, nu, es arī jums, zinu ko, rekomendēt, nevis skriet pēc tās butes, bet, nu, baudīt to pasākumu tāds, kāds viņš ir, vienkārši čilā. Tā ir, tur ir, pavadiņi ir. Viss šitie liksi galā svinu. Kur kaut kāds šitie te varētu būt. 20. Kas te ir? Šitie 4 rakstīts. Nezinu, kas tas ir. Reiku 80. Ko? Pirmais mētiens aiziet. Nu, jāmēģina pāri. Redzi, ka tas sēgals, ko tu redz dzelteni gaiši, tu jātrāpīt tajā tumšajā. Un tas ir tas ideālākais variants. Pāri. Saprat. Nu, tur kaut kur bija līdz ar. Nu, tu sāks just, ka viņš tā kā šļūts. Nu, slīd līdz, un tad vienkārši pievalst tā, lai aukla tā kā iestiepjās. Un pēc tam jau copu var redzēt, kad viss gaidām pirmo
Nu ko, tagad ir tava kārta. Labi, jā. Droši. Vēlreiz jāmet. Laidi vēlāk vaļā, mierīgi, jā. Sāks smidzināt nedaudz lietas. Nu, cerams, ka ilgi tas nebūs. Pagaidi. Kā tu auklu tur aiz vienu pirkstu. Jo tu turi kātu. Šito nefilmē. Tagad pietīšu. Kas? Mācamies. Šitā te viņš parasti paliek. Un toras te tur. Šitā te. Vo! Labi. Kaut kas jau tur aizgāja. Zālīt. Viss neti. Cel augšā, liec iekšā. Un tagad skaties uz kātu un lēnām pietina auklu. Un ko apsveic ar pirmo metienu? Andrijs nekad nav makšķerējis buts. Iepriekšējās reizēs viņš bija līdzes, bet tā neko metis nebija, tāpēc mācamies, jā. Visi kādreiz mācījāmies tā mest, un tas ir tikai treniņš. Par pirmajiem iemetieniem. Jā, cerams, pirmais loms būs. Jā, un katru gadu iznāk šitāds video man. Un cerams, ka šogad sanāks bišķiņ vairāk atbraukt putēs. Aizinu, skatīsimies, kā būs pēc situācijas. Es jau ceru, ka šogad būs tikpat ražīgas. Labi copēsies kā šogad gailēns, vai ne? Šogad gailēns vienkārši ir bomba. Laiks ir rupmaizīt ar speķīt. Draugs, neticēs. Šitais gaišais sīpols ir manā dārzā audzēts. Es pats esmu šokā. Saliekam speķīti un liekam sīpoliņas. Un te ir ķiplociņš. Uzkožām. Nu, mēs gaidām tevi, ka tu piebrauks un atvedīsi šmiguri, savādāk sāk palikt kājām un degunām. Rītīgi forši. Joks uzrakstīja, bļa, šmigu neredzi. Šitais bija konkrēti uzsit. Rītīgi redzēja, kā izteikt? Uzsit, jā. Jā. Ir galā. Labs. Maziņš, bet ir. Ir, draugs, ir. Rītīgi mazs. Labs. Ir pirmais. Oi. Ir pirmais. Būs ko bērnam aizvest. Piecērt. Pīkiņ tā. Un viss, un tagad cel augšā kātu un vēl cārā. Ir. Labs. Ev, šis ir labs tev. Beidzot. Ir arī man kaut kas. Do 5, die 5. Bratiņ. Ai. Baltija. Pirmā reize viņš ir butēs. Beidzot ir tas prieks, kad viņam ir, lai nav tā, kad, zin kā tas, tu aizbrauc un tad ir tāda bēda sajūta, ka tu neesi noķers, un tev ir. Viņam ir lielāka pirmā nekā man. Man tāds tur mazais, viņam tāds rītīgi labi plaukstinieks. Un tagad, lai bišķiņ pačakarējās dabūt ārā visu, lai tas savs process, lai tā ņemšanās. Un jā, tā kā super. Smīdzina lietus, stunda reāli nekas nav bijis. Neviena cope, nekas. Tāpēc es tagad arī pārmetīšu makšķers. Mēs pārmetam ik pa laikam, ik pa 15-10 minūtēm. Bet jā, stundu tāds lielāks klusums ir mētāji, nekā nav. Kaut kāds 40 minūtes jau ir pagājuši, vispār nevienu copīt pagaidām nav. Un sāk jau lēnām satumst, vēl kaut kāds minūtes 20, un es domāju, jau paliks jau tumšs jau. Smīdzina vēl joprojām, lietutiņš vēl tāds mierīgs smidzeklis, bet tagad jau paliek, ka ir vairāk. Labi, kad ir lietus kostīms, un kā vienmēr gaidām, kad šitie kāti
Tā jāstrā kustēsies, bet kaut kā nekust. Jāsagaida varbūt kaut uz tumsiņu bišķiņ kaut kas būs aktīvāk. Pagaidām jā, Andrijam viena un man viena. Bet prognozes sola to, ka par nakti baigais gāziens būs. Ai, kaut kā galīgi negribās to gāzienu. Kas? Nograuj! Jā, apēdu. Andrijs akal rāda meistarklasi. Andrijam ir akal. Kaut kas šodien notiek, jā, beidzot. Baigi labi. Kaut kas ir, jā. Jā. Bet izmērs ar šitam labam. Tas pats kā pirmais. Jā, ir ok izmērs. Kāds ir, reku stāv, bet pagaidām, kā saka, nekus tur viss, reku mirgo. Redzat, mirgo, jā. Nekā. Kā ir, tā ir. Pulkstens jau pār 8 ir. Es pat teiktu, šī ir otrā vēl lielāka, jā. Otrā vēl lielāka? Pēc izmēra tā izskatās, jā. Točni. Labs. Labais. Pēc mātītes izskatās. Jā, baigie viļņi tagad sākās nes projām. Skatieties, kas ar zāli notiek. Šitādu zāli nes. Reku mana bute. Tas viss ir pasākums aiznesis baigus sāniem ir bijis. Viens mirklis un akal uz sāniem aizvelk. Es nezinu, kāpēc. Ja būs galā, tad skaidrs. Tā būtei paņem un vienkārši viņa aizvelk projām. Bet nenormālākās zāles akal. Zini, kur ir problēma, liekas, tagad? Viņš vienkārši tagad ar būte paņem un viņi vienkārši viņa aiznes projām. Ūdens līmenis sāk kāpties. Un pasies, kas pārkal pa kunkulu. Un vienkārši kā būte paņem, tā viņš vienkārši aiziet projām, jo šitā ir otrā reize tāda. Nav, aukla stāv taisn, līdz ko paņem, viņš vienkārši aiziet. Pasies, kāda viņa resna. Tāda resna. Kā tev? Pilns ar zālēm. Tas pats, kas man. Uz brētliņām, tagad es uzliku tikai brētliņas, vispār nekā nebija. Tagad jāmēģina atpakaļ reņģīte salikt un es domāju, ka jābūt uz reņģītē. Ir. Man liekas, ka man galā ir vienkārši, lai pārbaudīt. Kaut kas smagāks ir, bet nevar saprast brīžam. Ir. Skaista. Šitā ir savādāka. Kas šitā tā akmens bute vai kā viņa saucās? Oi, tāds grubulīts. Un priekšpuse baltā puse ir pavisam savādāk. Jā. Labs. Šis ir skaisti. Pats redz, draņķīgs laiks. Vispār, vai ne? Un, jā, uz tumsu aktivizējies viss ir. Uz tumsu viss ir aktivizējies. Laika apstākļi. Un Necopa liecina par to, ka jāpošās ir uz nometnes vietu. Atsāksim rīt no rīta. Slabs jau? Nē, normāli. Mitrs. Vismaz pāris zivtiņas dabūja. Nometnītē, Visam te. Dāj, tā vaļā. Kamēr es parādīšu pārējiem, tad viņi ir Latvijas ražotājs Biospāra. Es noteikti Instagramā iečekot. Tāpat tās arī ir mājaslapiņu, jā. Doto brīdi viņiem ir 4 meņu. Tad kartupeļu biezens ar šampiņoniem,
kartupeļu biezenis ar dārzeņiem, vistas zupa un griķu maltīti. Šitais viss ir Latvijas ražojums un pārtika ir sublimēta. Kas ir bonusā? Iekšā viņam nāk karvotē. Tā kā, kas tev vienīgais jāizdara? Jāuzvāra ir ūdens. Ūdeņu jūs uzvārat savā ūdens vārīšanas sistēmā, jetballs, jeb kas jums tur ir, un vienkārši pievienot klāt pakai, uzbriest, ir zips un ēdat. Un tieši bonus priekš jums, ja jūs vēlaties šādu pārtīku iegādāties ar mazu atlaidīti 15%, tad noteikti ievadiet kodu ROLIS pie pirkuma, un jūs saņemsiet 15% atlaidi jebkuram pirkumam no Biospāres. Tāpatās arī mēs tūtās apēdīsim kaut kādu siltu ēdienu uz naktī. Un rekur arī našķīt. Tas Latvijas pelēkais zirnis. Nu savus vienīgā. Kā Ziemassvētkos, jā. Būs labi. Es domāju, ka jāiet ēst arī, ne? Jā. Kartupeļu biezenis ar šampiņoniem šovakar mūsu Tas ir tavā, jā? menu. Tev vispār ļoti labi. Tu nekad neesi ēdis. Konkrētu izplatītāji, ne. Būs tagad pēdējais laiks pamēģināt. Un tu varēsi iedot savu uzreiz atsauksmu. Lai mēs varēs padalīties arī pagaršos šampiņoniem. Es tikmēr iecirtīšu tradicionālās griķīšas. Kas pa gaļskumos man rāpies? Kas ir tam sēnēm? Sēnes ir, jā. Biezenis ir ļoti labs. Tāda sajūta, ka mājās taisīts. Es šokā. Labs, nē? Zin, kā ir parasti griķus tāpat kā makaroni, reti kurais māk uzvārīt, bet šitas ir ļoti laba konsistence, jā. Jā, ļoti labi, un galvenais, ka tas sāls daudzums, kā tu vienā video teici, Viņš nav daudz. Nav ne daudz, ne pa maz, ir perfekti. Jo katrs pats var pielikt, ja gribēs pielikt, tu pieliks ar klāt. Nē, bet te pat neprasās, es vienmēr, man patīk piebērt sāli. Bet te reāli kartupelis ir nevis perfekti izspaidīts, bet viņš ir tā kā mājās. Izmantojot atlaižu kodu, pērkat, ņemiet savos piedzīvumos un baudiet vietējiem Latvijas ražotājiem. Atbalstam savējos. Pats galvenais, viegli un ātri. Pieliek karstu ūdeni. Silts ēdiens, jā. Un ļoti labs. Brīnumainā kārtā silti ir. Tāpēc, ka labs guļamais, labs ekipējums. Tas ir tas, ko es vienmēr cilvēkiem stāstu. Ja tev ir kārtīgs labs ekips, tad viss ir ok īsumā, jo pārējais viss ir daudz galvā. Es tev varētu šobrīd piekrist, bet esam pusi ārpus guļamais. Mēs ejam gulēt. Ar labu nakti. Un tiekamies rīt no rīta. Labi gulēju. Laiks celties augšā. Paēdīsim rokas, iedars kafiju un aiziesim pamakšķerēt vēl, paskatīsimies, ja sanāks. Varat dzirdēt, ka kaut kāda baigie viļņi ir. Ja nekā nesanāks, tad māju pa ceļu braucot, kā parasti, brauksim geoslēpņus meklēt. Andrijs gulēja šonakt Latvijas ražojumu field test Oskars Lauciņa pašmāja vietējā ražotāja guļamaisā. Man video kanālā ir par šo te guļamais. Es biju tevi filmējis. Field test gulīts, 3 sezoni, jā, es lasīju tur uz iepakojuma, ne, bet ka viņš ir komforta režīms, ir
no 3 līdz 7, ja, tur grādi. 3 grādi, jā. Līdz 3 grādi. Ekstrīmais ir 12 mīnus. Šonakt gulēju, es esmu salīgs, man patīk komforts un siltums, tad es gulēju zeķēs, termoveļa un noslinkoju, vai arī sabijos, varbūt atstāju džemperi. Un vēl ziemas cepuri arī uzvilku, bet bija 5 bija jau pa karstu. Es gribēju, džempers bija lieki, cepuri arī bija noteikti lieki. Es novilku cepuri nost. Citi satraucās, kad augsts paliek, tev paliek karsts. Pirmo reizi es guļu tik ērtā gulītī. Pirmkārtām es viņu nejūtu, ko parasti jūti. Skaņa vai čaukst vai... Viņš negrozās, tiešām, jā, uz rolmata viņš negriežās tev līdzi, jo es pa nakti varu apgriezties 53 reizes. Viņš, kā es no rīta pamodos, kā es viņu biju nolicis, tā viņš arī stāv rāvēs ledzēs tajā pašā vietā. Nav savērpies ap tevi. Tas, ka ir kruta, jā, jo parasti es esmu tur sapinies un es nezinu, netiek ārā pēc tam. Jā. Šis perfekti ērti, kur ir abas vietas rāvēs ledzēji. Ja gulīts ir ciet, varam no iekšpuses attaisīt. Izvilkt ārā rokas, tur telefonu paspaidīt vai vēl kaut ko. Sāru kabata, šī te vaļā, tad, ja jūs no iekšpuses attaisat vaļā, jūs guļot varat izvilkt ārā un jebko darīt. Kas vēl viņam ir, šeit priekšpusē ir tāda maza kabatiņa, šeit te attaisat vaļā, ielēkat tur iekšā jebko, kas jums ir nepieciešams, mobīlo, atslēgas vai kaut kas savādāk, un jūs tad uzglabāt. It kā liekas, nekas, bet citiem must have. Field test, droši iečekojiet, iegādāties Oskars Lauciņš, Latvijas ražotājs. Tā kā forši es arī esmu jau gulējis šādā guļamais, man patīk. Mēs turpinām brokastis. Jāiet vēl. Esam atpakaļ pie jūras. Bišķiņ, kā sakam, jāpamēģina. Vieta tā pati, neko nemainam. Uzliekam trubas, liekam virsū, sagriežam reņģīt un metam iekšā. Pirmais metiens, liekam, žvidzinam iekšā un skatāmies, kas mums tur būs. Gaidam. Pirms mājās braukšanas es vēl gribētu kaut kāds pāris butītes dabūt, lai bišķiņ vairāk ir, un tad jau ir tā vēlme apmierināt. Ka mums jaunais influencers arī kaut ko jau māstero. Viss ir gatavs? Ir. Nevajag neko māsterot. Tikai jāmet iekšā, jā. Jā, jūras skaņas. Baltijas jūra. Pagaidām izskatās, ka tā copa baigi veiksmīgā nebūs, jo baigās zāles es nevaru saprast, uz kurien mest. Jāpamet bišķiņ pa kreisi varbūt vairāk. Es nezinu, cik daudz jūs redzat uz kameras, bet rītīgi labi var redzēt. Reku te ir pleķis, reku aiz viļņa ir pleķis. Un rītīgi daudzās vietās ir baigākie pleķi. Tur ir reku tumšie pleķi, visur baigās zāles. Reku Andriem uz outlets redz, no šejiena ir zāle virsū. Tāpēc noteikti būs jāmet mirs. Jau 2 stundas vispār nekā. Sāk līņāt arī. Bet pagaidām, kamēr kā tas stāv, es notīrīšu savus 5 butītes, lai mājās nav jāmokās. Man teica, lai, ja es vedu mājās butas, tad lai viņas jau ir pagatavotas. Pa ceļam tad būs jāuzcep uprjā. Šodien nekā 3 stundas nosēdējām krastā, nocīnījāmies ar zālēm. Kaut kas ir, nav pilns spainis, bet interesanti pasēdēt vienmēr pie dabas un forši pasākums. Jā, forši. Tā kā es jau minēšu, tā tradīcija man forši tā reizi rudenī izbraukt. Citreiz varbūt biežāk varētu izbraukt. Bet tā kā mums tas tāls ceļš ir, mums tā sanāk tā tradīcija. Apsēst tev ar pirmās copas noslēgumu būšu, jā. Un jā, paldies, ka skatījies, rakst komentāru. Diemžēl, kārtējo reizi mums īsti nekā nesanāca noķert. Kā trāpās, tā trāpās. Cerams, ka izbaudījāt šo video.
spiežat laiku, rakstiet komentārus, kā jums vispār šī rudens cope butēs. Un tiekamies nākamajos bušu copu video un droši piesakojiet kanālam, sekojiet visiem pārējiem video līdz. Dai, čau visiem! Tiekās. Tagad atliek tikai šmuks savākt un dodamies visi uz mājām. Jā. Un gribu pateikt, vēlreiz paldies Baltijas jūrai par šīm te foršajām butītēm, ko mums ir devi. Viss, davai. Čau.